izdarīšana, man liekas, lielos vilcienos saglabāsies pilnīgi tāpat labi iespējams, ka būs deklarācijā ailītes mainīts, tikai ņemot vērā likumā lietoto jaunā terminoloģiju. Kādas revolucionāras izmaiņas tur nav domātas. Vienīgi būs klāt vēl viens jauns deklarācijas pielikums attiecībā uz nekustamo īpašumu. Bet tas ir tikai tiem, kurus tas skars. Par to arī es jums slēgos stāstīju par to nekustamā īpašumu pārskatu. Tad, kad lasīsiet likumu, tas ir 102. pants, pievērsiet īpašu uzmanību. Un varbūt to, es pašā sākumā arī jums nepateicu, nevis lai jūs nobiedētu, bet lai salīdzinātu to, kā likums ir pārstrādāts. Cik tagad likumā panti ir? Ātrais konkurss, cik ir? Man nav balvas, diemžēl. Tagad ir 36, jaunajā likumā 146 panti. 3 reizes vairāk. Tā, lūdzu vēl, lūdzu. Tās gribētu, lai tāds kā rekomendācija, lai mans personīgais viedoklis pat būtu trešajām dalību valstīm dienestu dotu sīkākus norādījumus. Jo tiešām, piemēram, gan vidu materiālos, gan citur, kur ir diezgan maz PVN ar trešajām dalību valstīm. Jā, paldies. Protams, ka vidu materiāli un viss tas metodiskais darbs, ko mēs darām, ir nemitīgi pilnveidojams. Un to mēs noteikti ņemsim vērā. Eiropas Savienība bet jāiet trešās dalību valstis. Jā. Un runājot arī par to pašu PVN reversi, to Solvit jau sāk runāt arī par to, ka valsts ieņēmuma dienas sadarbojās ar nevalstisko sektoru, tad, pat būs pagājis laikam gads, vai ne, kopš mums būvniecībā ir reversis, ir apzināts tās problēmas, uzņēmēji paši arī sapratuši, ko viņi vēl joprojām nesaprot, ko vids ir pārāk maz izskaidrojis, kas ir vēl tās situācijas, kas būtu papildus jāskaidro, un burtiski tuvākajās dienās mēs taisam tādu darbu grupu, kur ir no asociācijām, no lielākajiem būvniecības uzņēmumiem cilvēki nāks, un mēs to metodisko materiālu, kas pašlaik jau ir vidu mājaslapā, tie jautājumi atbildes par būvniecības reversi, papildināsim ar tām konkrētajām situācijām, jo, līdzīgi kā grāmatvedim ir jābūt speciālistam ne tikai grāmatvedībā, bet daudzās dažādās citās jomās, tad, kad stājās spēkā būvniecības reversi, tad mēs arī kļuvām par būvniecības speciālistiem, pētījām būvniecības likumu, lai saprastu, ir vai nav logu nomaiņa, renovācija, rekonstrukcija vai kaut kas cits. Bet to visu var atrisināt tikai ieliekotajos materiālos tos konkrētās situācijas iekšā. Jā, lūdzu. Ko es vēl gribu teikt, jaunajā likumā mēs esam centušies arī iet to ceļu, kad pie katras jaunas nodaļas, mēs pirmajā pantā, kas sako zem nodaļas virsraksta, pirmajā daļā esam centušies ielikt vispārējo principu. Jo gan arī valsts ieņēmuma dienas, es pieļauju, ka diezgan daudz jautājumus saņēmis Finanšu ministrija krietni mazāk par to, kas notiekās ar darījums ar citā dalību valstī. Man ir kaut kādas nodokļu sakas, nav nodokļu sakas. Tāpēc, ja mēs saprotam pamatprincipu, tad jūs saprotat, kur ir vieta, un pievērsiet uzmanību likuma 2. pantam. 2. pants nosaka jomu, ko regulē šis likums. Un šis likums regulē nodokļu piemērošanu darījumiem, kuru sniegšanas vieta ir iekšzemē. Principus jūs redzēsiet, ja jūs izanalizējat darījumu vietu, konstatējat, pirms tā ir Lietuva vai Igaunija, tad vienkārši pēc mūsu likuma skatījuma, tad jums ir pieņemsim sava situācija, ja jūsu darījuma rezultātā jūs konstatējat pēc jūsu analīzes, ka jūsu darījuma sniegšanas vieta ir Igaunija, tad skatāties mūsu PVN likumā, kādas prasības ir citas dalībvalsts reģistrētam nodokļu maksātājiem pret Latvijas budžetu, jūs varat savilkt nelielas paralēlas attiecībā uz to, kas uz jums varbūt kristu prasības Igaunijā, kā jebkurā citā dalībvalstī. Tātad šajā likumā ir ielikti pamatprincipi vispārējai PVN piemērošanai, un pēc tā mēs arī varētu vieglāk saprast pārējās lietas.